Gatis man teica, ka viņš 2 riteņus šodien pārdod. Gati, pastāst, kas te ir par riteņiem un pa cik tu viņus pārdod? Nu, šodien taisam izsolīt, tā teikt, cilvēki vienmēr jautā, pārdodiet mums riteņus tāds un šitāds, mēs gribam pirkt, un vienmēr visi pircēji saka, kad pirks, un parasti neviens nepērk, tādēļ šodien ir uztaisīt 2 velosipēdi pārdošanā, saucās Tēviņš un Mātīte. 2 velosipēdi, šis ir Tēviņš, melns, zaļām ragiem, zaļām riepām, un Mātīte, zaļa ar melnām riepām. Viņi ir komplekts, viņus vajadzētu arī lietot kopā. Tātad sākuma cena ir 50 lats pa 2 velosipēdiem. Tas ir lētāk nekā Latgalītē var nopirkt, nu nejoši riteņi. Tātad sākuma cena 50 lati, ja neviens nepieteiksies, tā arī ir tā cena. Tā kā nākiet. Nu tad, ko? Un otrs variants, tas ir ārpus konkurences, kur ir ugunskurs, piemēram, jā. Šis ugunskurs tiks iededzināts kaut kad pēc tumsas iestāšanās, tā kā nākiet ļoti interesanti būs. Labi, un davai izmēģinām tos riteņus. Nu, davai izmēģinām, nav problēma. Es skatos, tu visādus trikus arī māki. Wow, kas tas bija? Tu visādus trikus arī māki uz tiem riteņiem? Protams. Viņi ļoti paklausīgi, viņus vajag, nu, tā teikt, pieradināt, pamēģināt ar viņiem, tā teikt, atrast kopīgu Klausies, valodu. tev nav ideja uztaisīt kaut kādu riteni, kur varētu lēkāt trikus taisīt, vai kuram, es nezinu, tu tur piespied podziņu un stūrs sāk griezties vai kaut ko tam līdzīgi. Ļoti labs triks ir tas jau sen pasaulē redzētais, vienkārši vajadzīgs tramplīns un ūdens. Var lekt augstu un tālu un nav bailes sasisties. Nu tad nākošajā vasarā noteikti pamēģināsim. Leksim Daugavā. Te ir ļoti labas iespējas to darīt. Protams. Vai ne? Fantastiski. Nu braucam tālāk.